Klausies Nacionālo. 58. sērija Daiga Gaismiņa un Līga Zeļģe. Klausies, Daiga, zini, cik tu esi nospēlējis teātra lomas? Nē, es neesmu nekad skaitījusi. 79. Ak, Dievs. Kā tu jūties? Kā es jūtos? Tad es jūtos kā teātra vēstures grāmata, kas ļauj ieskatīties savās lapusēs aizgājušajās. Tu ienāc teātrī kā skaistā mīlētāja. Jā, lauku līžu loma atveidotāja, kā Norenbergs. Tu jūties tā kā tāds vēl plaukstošais ceriņš. Tas būtu tā. Tas būtu tā ļoti. Tu spēlē tiešām ar acīm ciet? Zini, ir vienkārši dažas vietas, kuras palūries, šādi esmu ļoti sāpīgi uz ķeplīšu uzskrējos, un tāpēc es zinu, kur man vajag palūrēt, lai es atkal to neatkārtotu. Iedzeram kafiju. Iedzeram kafiju, jā. Vai atnāk vaļā? Esiet atkal sveicināti Nacionālā teātra podkāstā. Un šodien pie manis ir mana kolēģe, aktrise Daiga Gaismiņa. Paldies, Daiga, ka tu atnāc un piekriti piedalīties šajā podkāstā. Paldies, ka uzaicināji. Jā, nu ko, ļoti strauji tojās pirmizrāde 4. jūnijā. Karalis bija un citi monstri pie ukraiņu režisora Vladislava Troicka. Viņš ir režisors, kas strādā ne kā klasiska režisors, viņam ir tāda citas metodas. Kā tev ir pie viņa strādāt? Kā tu jūties? Teiksim tā, dažādi posmi, jo tajā pirmajā tikšanās reizē, kad mēs bijām nedēļu ar viņu kopā novembrī, tur bija tā diezgan bailīgi, jo viņš mūs absolūti nezināja, varēja uztvert, ka viņš taustās un meklēs, un vairāk to uztvert tā kā tādu kastīgu gandrīz, un tad, protams, tā bija kā bija. Bet jau februārī un arī tagad patiesībā ir ļoti interesanti. Un, grūti teikt, klasisks režisors, tādā ziņā, ka priekšā viņš īsti nerāda, bet jāsaka tā, tas vairāk ir saistīts ar to viņa izrāžu veidošanas stilu kā tādu, jo kā viņš veido izrādi? Viņam ļoti daudz, ko nozīmē viss vizuālais, daudz ir arī tādu simbolisku vēstījumu, un patiesībā tā vizualitāte ir ļoti, ļoti izteiksmīga un uzrunājoša, un stāsta pati par sevi, un man, piemēram, liekas, ka viņa izrāde varētu skatīties arī nedzirdot vārdus, neklausoties vārdus, vienkārši mēģināt uzsvert no tā, ko tu redzi. Iespējams, tev izveidotos cits stāsts nekā tur pēc tā teksta sanāk, bet tu to stāstu noteikti savilktu. Un tas ir ļoti interesanti. Bet par ko būs šī izrāde vispār? Nu, zinim, protams, ka viņa izklausīsies skarbi. Jā. Viņa būs par karu, viņa būs par šodienu, viņa būs par to, kā ar mums manipulē lielie. Ka lieliem ir vajadzīgs vienmēr karš, lai impērija turētos, lai tur neviens ar to katru pašu mazā cilvēciņa dzīvību viņi nerēķinās, un tas ir traki, un tie kari nāk un iet, un tiklīdz tu tā kā esi atkopies no iepriekšējā kara, un tev liekas, pat es sākšu dzīvot, atkal nāk nākošais kars, un tā pasties vēsturē, tā dzīve notiek. Un tikai, it kā brīžam tie posmi, it kā paildzinās mazliet garāki, un jāsaka, cik jocīgi, bet mums taču arī bija tāda ilūzija, ka tas taču vairs nav iespējams. Kāds karš? Jā. Redz, kur mēs esam, traki. Un visa Eiropa bruņojās, jā. Jā, un mēs nezinām, kas būs tālāk, kā tas viss izvērtīsies. Tā traka tā situācija. Skaidrs, ka viņš par to nerunā tā tieši. Vai vainojot publiku, ka, tiksim, mēs tur varbūt kaut kam neizsekojām, vai netiek bakstīts cilvēkam acīm. Tas vienmēr, man pašai kā skatītājiem, tas nekad nav paticis, ja režisors ar savu uzvedumu kaut kā man, kā skatītājiem, liek justies nērti, ka tu arī varbūt šitā domā, vai kāpēc, vai tu zini pats, kurā pusē tu esi un ko tu esi darījis, lai tā nebūtu. Piemēram, tādu spiedienu man šķiet viņš neuzliek absolūti. Vismaz no tā, cik tālu mēs šobrīd esam, es domāju, ka nē. Tā ir tāda
viņa šī brīža sajūta, protams, viņš ir Ukrainas, ja, viņa šī brīža sajūta par to trako pasauli. Jā, un kas ir tavi tādi lielāki izaicinājumi? Šai izrādē? Jā, tev ir tādi. Zini, ir gan tāpēc, ka mums katram ir vairākas lomas, un es vakardien arī tā domāju, cik tad tēli man ir jāizveido. Patiesībā man 5 tēli jāizveido. 5, wow. Tas ir jau, zināms, grūtības tāds līmenīts, jo, nu, tomēr vajadzētu, lai viņi ir pietiekoši iezīmīgi. Visi, nevis kaut kas tāds netīšām garām skrienot. Nu tā, bet tev patīk šāds radīšanas process? Jā, jo ir diezgan daudz vietas improvizācijai, un kas man pilnīgi noteikti patīk, ka ir ļoti daudz mūzikas. Mūsu izrāde sastāvēs no tādiem 4 blokiem. Pirmā brīdī var šķist, ka absolūti nesaistītiem, bet skatītājs noteikti to domu kopā savilks. Un 2 no šiem blokiem ir muzikāli. Viens ir tāda bufo opera. Bufo opera, ko tas nozīmē? Tāds tā kā mazliet tā kā izkāpināts, mazliet tā kā cirks, mazliet tā kā tāda izkāpināta stilistika. Un mūsu Aleksandrs ir sarakstījis mūziku, un tās dziesmas ir tādas daži labi, kas varētu gan Sanremo festivālā, gan tagad uz Eirovīziju pretendēt, tā kā tur ir dažādos stilos dziesmas šim materiālam. Un otrs muzikālais bloks ir noslēdzošais bloks, kas ir uz latviešu folkloras bāzes un kas ir ļoti maģisks. Un tev nav trāpījies, bet es domāju, tie, kas pa teātri ir staigājuši un dzirdējuši, ik pa laikam uz tā virienu durvis atnāk paskatīties, kas te notiek, jo tā folklora, ka tā viņu ritīgi visiem un velka diezgan arī ievelk. Pasies, cik es pat stāstu par to folkloru, un zinu, kā es aizdomājos par tām mūsu tautumeitām arī. Kad viņas uzvarēja Latvijā. Man patīk latviešu folkloru, un man patīk tās dziesmas, un, protams, tā dziesma arī veidot uz folkloras bāzes. Bet man, kur Eiropā? Tādā konkursā, un pasties, pat dziedot latviešu valodā, kaut kā tie ritmi, kaut kas tur maģisks nostrādā, un tur, bet labi, tas tāda atkāpe. Klausies, Daiga, zini, kas ir, es saskaitīju, cik šitā būs, tad būs +5 lomas, bet zini, cik tu esi nospēlējis teātra lomas? Nē, es neesmu nekad skaitījusi. Varbūt es kļūdos, bet šo es nepārskaitīju. 79. Ak, Dievs, tā būs tā 79, jā? Nē, tas būs +5. +5? Es pārsniegšu 80. Jā, tu pārsniegsi 80. Es domāju, tas tāds diezgan ievērojams cipars. Diezgan. Tev ir izveidies kaut kāds mīļākais žanrs? Tu zini, laikam nē. Man vienkārši patīk spēlēties. Tā es to varētu teikt. Un tad, kad ir vieta, kur, tad man tas patīk. Bet tev patīk tipāši spēlēt. Es domāju, no kurienes tas nāk? Tev bija kāds skolotājs, kas tev to mācīja? Jo tā ir tāda īpaša spēja, kas īstenībā daudziem nepiemīt. No kurienes? Jo tu ienāc teātrī kā skaistā mīlētāja. Jā, lauku līžu loma atveidotāja, kā Norenbergs. Kā Uldis Norenbergs teica, jā, viņam tā. Jā. Tas ir tāds man tā spirāle. Tādā veidā izgriezusies. Jā, es baigi interesantais fakts, ko es tā nezināju par tevi, kad Oļģerts Kroders te uzaicināja uz Nacionālo teātri. Viņš, starp citu, vēl tajā brīdī bija galvenais režisors. Viņš kopumā nebija ļoti ilgu posmu Nacionālā teātra galvenais režisors, bet tajā brīdī vēl bija, jā. Un tā tiešām bija, ka tu ienāc teātrī, tev piedāvāja lielas lomas, un tu uzreiz paliki stāvoklī un uzreiz aizgāji dekretā? Es vispirms paliku stāvoklī, tad es ienācu teātrī. Tāda bija tā kārtība. Es tā kā, toreiz direktoram Mārim Jānozolam teicu, tikai tāda neliela problēmiņa, Kroders arī bija klāt, ka es tā kā, mēs tā zinām, nekas no 5 dēks nāks atpakaļ un spēlēs. Tajā laikā, diezgan ātri es vispār atgriezos. Tad kā tik ļoti
neviens nepievērš vēl uzmanību tiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem, tā kā patiesībā 2-3 mēneši. Bet tu arī droši vien gribēji 2-3 mēneši? Jā, tā sanāca diezgan ātri. Nu, man meita piedzima februāra sākumā, un tad, man liekas, marta beigās, jā, mēs mēģinājām jau Noziegumu un sodu, kaut kad bija arī pirmizrāde, un pēc tam jau uzreiz skrodardienas, tā kā, jā, tā diezgan tā strauji. Wow. Nu, tas tā traki, bet nu... Es tā iedomājos, bet kā tad citādi, vai ne? Tu ienāc, tev gribas strādāt? Es pat nevaru teikt, tas nebija tā kā tāds... Man liekas, ka toreiz mums neskaties tās oficiālas bērnu kopšanas atvaļinājums, ka viņam vajadzētu būt tur... Pusotru gadu. Jā, nē, tā kā tādu... Es neatceros, ka es būtu speciāli kaut ko pārkāpusi vai kaut kā tur mēģinājusi. Nē, nu tā skaitījās norma, nu apmēram, kad nāksi. Vakar piedzim, nu kad nāksi darbā. Jā. Viss notiek. Kā uz lauku jau arī gāja iesēja bērnu, kā saka, lakatās tiep līdzi. Bet tev uzaugt teātrī? Nu, bišķīt pamaisījās gan pa teātri. Arī abiem diviem trāpies kaut kāds lomas paspēlēt. Nu, taču puika bija, kā tu labi atceries, Zilajā putnā. Viens no maniem pirmajiem. Viens no tiem pirmajiem partneriem. Un meita bija skrodardinās arī un sīkstulī. Bet uz tavu kā Ārlis pirmo reizi redzēja, cik ātri laiks iet. Vai ne? Jo tad, kad viņš bija tajā putnā, tad viņš man bija līdz, nu tā kā bišķiņu mazāk pa pleciem līdz šai vietai. Un tad, kad es viņu nākamreiz satiku, viņš pieliecās, kad ienāca pa durvīm. Man jau likās, ka laiks nav pagājis, bet citi bērni izaug daudz ātrāk nekā savējie. Es kaut kā tā redzu, bet citus tā kā pa tiem posmiņiem, ka pēc tam ieraugt, koks. Nu, jā, un es domāju, par tiem režisoriem, par tām daudziem lomām, es iedomājos par to, ka tev ļoti daudz ir sakritis tieši spēlēt pie jauniem režisoriem. Piemēram, Vispār, jā. Un arī tev tādas lielas, es teikšu, tādas veiksmes un sadarbības ir izveidojušās. Nu, laikam viena no veiksmīgākajām ir Valtera Sīla. Jā. Es spēlēju viņa diplomdarbu izrādē. Un pēc par mamām, bet par ko tā bija tā izrāde? Zini, nē, viņa diplomdarbu izrāde bija cita. Vēl cita? Dažas atklātas fotogrāfijas, iespējams tāds bija nosākums, jā. Tā bija te jaunajā zālē un ar Artusu kaimiņu, Kasparu Zvīglu, mēs te traka komanda bijām, jā. Un kā tev, es tieši iedomāju, zinu, kā Valters ir tagad tāda nozīmīga personība teātrī, latviešu teātrī, bet kāds viņš bija, kad viņš iedāca? Vai toreiz tu jau tā kā sajūti, zini, kā ienāk jaunais, nu kā tu jau biji pieredzējis aktris? Bija lietas vienkārši, kas man viņā ārkārtīgi patika. Nu, pirmkārt, tā sirsnība un cilvēcība, kas vienmēr nu, arī visu pārējo laiku saglabājās nemainīga. Kā arī iesākumā viņš bija no tiem, kas nemācīja to savu domu pateikt. Viņš ilgi meklēja tos vārdus, kas man ārprātīgi atgādināja Pēteru Petersonu, kas man arī bijis gan pasniedzējs, un mūsu vienu diplomdarbu izrādi veidoja, gan arī teātrī man laimējos pie viņa strādāt vēl pēc tam. Un kaut kā šī līdzība, kas man sākumā tik ļoti uzrunāja, jā, nu tā bija viena no lietām, kas tā ritīgi jāķēja. Es nezināju, ka Pēterim Petersonam arī ir bijis tā. Viņš tā, tur bija vairāk tajās, tur bija tādas visādas skaņas, bet tajās acīs bija skaidrs, ko viņš ar to grib pateikt. Visu varēja nolasīt, ja klausies ierakstu, tad ko viņš pateica, nav skaidrs, neko. Jā, un pēc tam par mamām aizgāja. Jā, un tā par mamām tas bija kā pretēji. Tur man liekas, ka mums ar Zani piedāvāja, vai mēs negribam kādu bērnu izrādi uztaisīt, varbūt arī kaut ko tādu, ko var izvest ārpus teātra, un tā mēs sākām domāt, kādas tās idejas mēs sapratām, bet mums vajag kādu režisoru, kas to paskatās, un tajā brīdī arī tiem, kas teātrī strādāja īsti likās, kuram tad mēs to jautāsim, man varbūt tam jaunajam puisim Valteram, varbūt, ka viņam tas ir interesanti, un viņam tas bija interesanti, un sanāca tīri jauki izrādīt. Jā, man vienmēr arī pie Valtera ļoti patīk spēlēt, un pēc tam brīnišķīgā izrāde, kas ir viena no manām top izrādēm, pēc daudzām izrādēm Puika redzēja tumsā. Tā ir tiešām tāda izrāda leģenda. Kā tev, un pēc tam tas jau bija vesels posms pagājis, tad Valters bija pavisam cits, ne?
Protams, viņam jau bija viņa režisora ieroči, viņš jau bija taisījis instrumenti, teiksim, tā varbūt nevis ieroči viņa gadījumā, un viņš jau bija gan uz lielās skatos taisījis daudz izrādes, un tas pirms Covid laiks, tas bija, mēs vispār tur ļoti tā meditatīvi tajā jaunajā zālē darbojāmies, un ļoti saskanīgi, un kaut kā, man liekas, ka Valteram arī pilnīgi atvērās kaut kādas tādas, vai es pieņemu, ka materiāls pats ar viņu tik ļoti sasaistījās, tik tieši, un ar viņu, jo kādreiz ir tēmas, kas viņu interesē, bet viņš to varbūt tik tieši varbūt uz sevi neatiecina, bet šajā gadījumā iespējams viņš ir tā pati vecuma grupa, par ko ir stāsts, par to, kas ir prototips šīs rases lugas. Un viņam tas laiks bija tik zināms, man liekas, arī ļoti, ļoti labi muzikālā. Visi partitūri, visi video, visi tie materiāli, kas mums tika, ko gan rasa atveda, gan arī tiksim ieraksts, kas skan ir oriģinālais ieraksts. Tas tā nav mana balss. Tas tiešām tās mammas balss ar to savu dēliņu. Tā kā tur ir tik daudz tādas smalkas lietiņas, kas arī uzbūr tās izrādes atmosfēru un ielikt to bāzi, lai veidotos tāds jauks darbs. Vienkārši tā bija milzīga laime, ka tas aizgāja līdz skatītājiem, ka cilvēki to sajūt, un to jau var just. Jūs jau cik gadu spēlējat? Jā, mums tūlīt 5, ja ir jau 5 gadi. 5 gadi jau ir. Ir jau 5 gadi. Jo ir jau dažādas tās publikas, un tad, kad atnāk skolnieki, tā ir pilnīgi cita publika, un, protams, viņi ļoti distancēti caur pieru un visi sādīgi lūrnu, tad bērni izrādēs, pusauģi izrādēs, tad zin, kā tā, ka tā apmēram uz mani tas neatiecās un tā, bet ir vietas, kurām daudz vairāk rēģēja jaunieši, un tad kad atnāk pieaugušie, tad tu jūti pilnīgi savādāk. Tā skatīšanās notiek, un tad vairāk pieaugušie, protams, saslēdzās ar vecākiem, un no vecāku viedokļa skatās šo izrādi arī. Bet tu spēlē tiešām ar acīm ciet? Zini, ir vienkārši dažas vietas, kuras palūries, šādi esmu ļoti sāpīgi uz ķeplīšu uzskrējos, un tāpēc es zinu, kur man vajag palūrēt, lai es atkal to neatkārtotu. Bet tā, būtībā tad, kad mēs mēģinājām, un tu katru dienu nāc tajā telpā, es biju diezgan labi piešāvusies, tad es varēju ritīgi acīm ciet. Tagad, protams, ka paiet tas mēnesis starpā un ir atkal izrāde, tad tā mazlietiņās uzmanīgāk, bet... Jā, es tiešām runāju ar Mariju Bērziņu par to, kad man būs intervija ar tevis, ko pajautāt, un viņa teica, jā, bet saprotu, Daiga taču vienmēr spēlē pie jauniem režisoriem. Kas ir tas? Kāpēc viņu ņem? To es nezinu. To jau mēs attieri nekad nezinām, bet mēs neuzināsim. Tiešām, un arī ar Tomu Trēņu tev bija brīnišķīga sadarbība Zilajā. Jā, tas arī ļoti, ļoti jauki sanāca. Kaut kā tas tik forši. Sapiņķerējos. Iedzeram kafiju. Iedzeram kafiju, jā. Lai atnāk vaļā. Jā, tēma, pie kuras es vēl gribētu pieskarties, ir tā, tu taču ļoti daudz gadus biji Darbinieku savienības vadītāja. Vairāk kā 10. Bet kā tu to izturēji? Kādā sakarā? Kā tu to izturēji? Kam tev tas bija vajadzīgs? Tu zini, patiesībā mani Lolita Cauka tur savā vietā ļoti apzināti ievirzīja. Un pirmajā pusgadā es ļoti bieži sev jautāju, priekš kam man tas bija vajadzīgs, jo skaidrs, ka pat esot tur klāt, tur valdē, pirms tam arī, kad vēl Lolita bija priekšsēdētāja, nekad jau tu tajos jautājumos tik ļoti neiedziļinies. Labi, mēs tagad par šito runājam, tagad mēs par to runājam, tā. Bet tu to papīrīt noliec, aizēji, varbūt kaut kāda doma pamaisās pa galvu, tad līdz nākošajai reizē pēc pāris mēnešiem atkal. Bet tad, kad tu tā no teātra izlīdis, pēkšņi saskaries, ka tev ir jāizlasa ne tikai līgums, kas ir jau par kaut kādu telpu nomu, bet arī kaut kāda kultūra politikas vadlīnijas,
kas izrādās kaut kādas 40 lapuses, un tiešām tur tā arī kaut kas ir jāsaprot. Un sākās dažādi organizatoriskie darbi, kas it kā man vienmēr ir patikuši, bet par tādām sarežģītām lietām jau kā tiešām par to telpu nomu, jo Savienībai arī ir īpašumi. Un tad tas trakākais, protams, uz ko es galīgi nemācēju, tas bija tāda publiska pasākuma vadīšana, jo vienmēr mums iedod kaut kādu scenāriju. Šajā gadījumā scenārijs bija jātaisa man pašai, un tad pašai tas arī jādara, un tad, kad man tas pirmoreiz bija jādara, tas bija diezgan drīz pēc tās ievēlēšanas, knapi mēnesis bija pagājis, un bija 27. marts un teātra diena, un mums jāpasniedz. Mēs toreiz 27. martā pasniedzām tās teātra dienas balvas, un kaut kā tas ir jāiesāk. Tikai man jāpasaka labdien, sākam, bet kaut kādi ievadvārdi jāsaka. Un neviens viņas man nav uzrakstījis. Ķēmis tāds. Un arī neraksta. Un man pašai arī kaut kā nerakstās. Es stāvu tajā teātra muzejā, un tad asara birs, kāpēc es piekritu? Un pienāk Lolita, Daikiņa, man bija dusmas uz viņu. Es tagad pasakiet man abas divas ievastrukarīgi, ko man tagad tur teikt? Un tad kaut kā viņš tā saprat, ka tiešām, ka nav labi, un tad man liekas, Ieva bija tā, kur teica, tu vienkārši nomierinies un pasaki to, ko tu pati šobrīd gribētu tiem cilvēkiem pateikt. Viegli teikt. Nomierinies. Un tad kaut kā nācās nomierināties un tad saprast, ka tiešām, tikai tas jau arī var uzrunāties, ko es te tādu gudru, kaut kādu, nezinu, kādu frāzi, kas ir teātris vai kur mēs te dzīvojam, kādā laikā. Taču nē, vienkārši to, ko es šobrīd varu pateikt, tas arī var tiem cilvēkiem zālē trāpīt. Kā domā, kāpēc ir vispār svarīga tā teātra darbinieku savienība? Zini? Tur par to arī daudz ir diskutēts. Jā. Ir jau, kaut kā, dažādām pusēm. Tiksim, no vienas puses tā, ka mēs jau tagad tikai tie bērni, kas mācās skolā, jaunieši, redzot, kas riņķi apkārt notiek, viņi jau mācās dzīvot demokrātijā. Es pilnīgi noteikti nē, es esmu pilnīgs padomju produkts, un tad ir kaut kāds pārējais posms. Es esmu pārējais posms jaunieši. Un tā jau ir tā atbildība, kas mums, tas, ko vienmēr saka, es esmu valsts, ja? Mēs katrs esam valsts. Un tad mēs katrs esam atbildīgs arī par to jomu, kurā mēs darbojamies. Un viens ir tas, ja man pašai ir kaut kādas idejas, ko es gribētu mainīt vai kā es gribētu mainīt, bet otrs tajā brīdī, ka mēs jau esam apvienojušies un mēs to mēģinām darīt kopā, jo pirmkārt tas ir daudz gan lielāks spēks, lai tu iet ar kādu runāt, jo ne jau, ka es vienu pati, kad man ir ideja, nesīšos uz kultūras ministriju vai nezinu, Rīgas domu, un tagad kaut ko mēģināšu individuāli izsist. Es jau tā kā negribu tā kā sev, bet es gribu tā kā priekš visiem. Tā būtu tā viena lieta, un otra lieta arī tad, kad tiešām arī demokrātijā ir tā, ka tām institūcijām viņiem ir vajadzīgi tie sociālie partneri. Tas būtu tās jomas pārstāvi. Un arī viņam neies pie durvīm tuk teātrī, ar kuru aktieris varētu te parunāt, viņiem vajadzētu tā kā to organizāciju. Un tad, ja tā organizācija ir leģitīma pārstāvēt teātrus un aktierus un teātrī strādājošos, tad viņiem ir durvis, pie kurām pieklauvēt, un ir tas saruna partneris. Un tad tas, kas var aizstāvēt, kas var piedalīties kaut kādu likumu izveidē, likumdošanas sakārtošanā, pilnveidošanā, ja kaut kas nepieciešams, ir tās, tad tur sākās tas, kas mums varbūt liekas visas tās kultūra politikas, tās nostādnes un vadlīnijas un dokumenti, bet tajā pašā laikā, tā ir tā, sauksim viņu par birokrātiju, bet tā valsts plānošana, tā tas notiek, un tas tur ir vajadzīgs, un kaut kam tur ir jābūt ierakstītam, un tu ej un stāvi, lai tur būtu par to teātri pieminēts, lai tur būtu ierakstīts, ka Nacionālajam teātrim vajag to jauno zāli, jo tikai tad pēc šitā dokumenta tiks dalīta nauda, un tikai tad to naudiņu kāds kaut kur ietāmēs. Tā kā tas ir tā viss pamazām tāda virzīšana, bīdīšana, un to var tikai šī leģitīmā organizācija. Kā tu jūti sevi šo spēku tā uzņemties? Es sākumā nesapratu, ko es uzņemos. Es tikai pamazām aptvēru, un tad tā kā... To lielumu, jā. Jā. Un tad jau arī rodās tās idejas, ko varbūt var vēl, bet tā pašā laikā to noteikti nevar ilgi, un to ir, protams, diezgan grūti savienot ar darbu teātrī.
Un jau pēc kaut kādas tās otrās vai trešās reizes, tad, kad nāca tas trešais posms uz beigām, te jau nāca 9 gadi, es sapratu, nē, noteikti vajag kādu citu, un es diezgan izmisīgi meklēju, kuru kolēģis varētu pamazām savā vietā ievirzīt. Nesanāca, nācās pašai palikt, un pēc tam jau tas tā ļoti apzināti, ļoti laicīgi tiešām meklēju, jo arī ir pretējais, ka, ja tu ilgi dari vienu lietu, tu kā tik labi jau visu pārzini, ka tik līdz kāds atnāk ar idejām, un skaidrs, šitas nebūs. Un es pat vairs nemēģinu, jo kaut kā, tu jau tik daudz reizes aplauzies, ka es skaidrs, nē, šitā mēs, tas nebūs, ar ko es tur nebūs. Un tas tā jau veidojas tā rutīna, nevar. Tomēr vadītājiem ir jābūt ar ļoti lielu tādu ticību, ka visi var un visi to aizies un sarunās un tam pateiks un visi gribēs tev palīdzēt un metīsies iekšā atlocīs piedurknes un būs, viss notiks. Jā, es tieši domāju par to un par tām īpašībām, jo teātris un aktieris mēs esam tādi emocionāli cilvēki. Bet šajā vadītāja samatā, kā teikt, un arī runājot ar valdības pārstāvjiem, tā emocionalitāte kaut kur ir jānoliek malā. Es domāju, kā tu sevi varēji to tā kā sabalansēt un neuztvert visu to tik kaut kā personīgi vai emocionāli, vai tomēr tā nebija? Vai tu biji no kliedzējuma? Bija jau dažādi, no kliedzējums nebija. No kliedzējums nebija, bet bija kaut kādas pāris reizes, ka man vienkārši kaut kā netīšām, kaut kā, zini, Līga, es nezinu kā tev, bet man vienmēr ir bijis vieglāk aizstāvēt citus nekā sevi. Un tad, kad tu vienkārši saproti, ka tu tā kā aizstāvi citus, tad kaut kā tas spēks rodās un tie vārdi atrodās. Jo tā sevi vienu, tas kaut kā tā man parasti, laikam jau tāpēc no dusmām aizsit tās elpu, un es tā kā... Jā, man ar tā bijis aptvert, ko vispār ar tādu muļķību vai ko te var atbildēt. Jā, bet tur vajag tā argumentēt, racionāli. Jā. Bet to vispār iemācās. Pamazām vienkārši tu saproti, ka tā te notiek, un tad tu tā pamazām iemācās. Bet tev patīk tas būtībā tas virziens, uz kurieni iet tā latviešu teātra politika vai pašreizies latviešu teātris, teātris, kas tiek veidots Latvijā, teiksim tā, nevis latvieši? Zini, patiesībā pa to laiku, kamēr es savienībā biju, ļoti attīstījās neatkarīgie teātri. Man liekas, ka tas arī nostabilizējās zināms finansējums Kultūra Kapitāla fondā šiem teātriem. Bet jūs arī bijat pie tiem, kas to izcīnīja un teica, ka to vajag? Jā, protams, tas tā kā gāja viss. Tās bija tās apspriedzes kultūras ministrijā, kur jau tika lemts lietas un arī tieši par to, ka tas varētu būt no Kultūra Kapitāla fonda un neviena gada termiņā, bet pamazām arī jau uz 3 gadiem, lai pāriet, lai arī šie teātri var kaut ko plānot. Skaidrs, ka kaut kādā ziņā, jāsaka, viņi arī ir valsts dotēti teātri tikai konkursu kārtībā, bet tomēr arī šis finansējums, ka tu vari paļauties, ka būs arī nākošu gadu, tad tu vari kaut kā attīstīties. Ja tā kā no projekta uz projektu, tu esi vienu projektu pabeidz, un tagad tu nezini, būs tam nākošam nauda vai nē, tad jau nekas īsti notikt nevar. Un jāsaka, protams, ka mums vēl tālu līdz tam, kā tas ir Igaunijā un Lietuvā, bet, vismaz. Man šķiet, ka šobrīd Latvijas teātra tā kopaina ir pietiekoši krāsaina, un tā ir vēl viena lieta, ko savienībā strādājot, vienkārši tu redzi. Jo kaut kā esi spiests distancēties tikai no tās savas vietas, no savu teātra, tev ir jāmāk paskatīties uz visu, un vienkārši to arī tiešām satiec cilvēkus un sāc kaut ko vairāk skatīties, un tas redzes leņas krietni paplašinās, jāsaka, kā ir. Klau, Daiga, priekšā ir milzīgi skaists notikums. Sezonas noslēgums. Ko mēs abas ar Daigu gaidām ļoti. Jā. Bet es nezinu, kad mums iznāk šis podcasts, vai kad jūs klausītāji klausīsieties, bet Daiga, tev tūlīt būs dzimšanas diena. Tā ir. Ceriņi jau ir uzziedējuši, bet jā. Bet parasti vai tad neuzzied? Zini, es tāpēc vienmēr skatos. Kā tas ir, man ir zināms atskaites punkts. Ceriņi ir tav atskaits. Vai ceriņi jau zied, vai vēl nezied, ir dažādi bijis. Ir tiešām bijis dažādi. Ir kaut kādi pāris gadi bijuši, ka jau Rīgā jau ir sākuši nobirt ceriņi, ka tas mājas ir bijis tik silts, ka līdz tam manam 26. jau tie ceriņi ir bijis tā, ka knap izplaukuši. Jā. Tu jūties tā kā tāds vēl plaukstošais ceriņš? Tas būtu tā.
Tas būtu tā ļoti. Caur rozā brillēm. Kaut kādās jomās Es vairāk tā tāds ziedošas cerīšs, bet negribētos vēl birt. Teiksim tā. Tieši tā. Jā, skaisti. Bet kā tu vispār sagāji savu dzimšanas dienu? Tev ir kaut kādas tradīcijas, ka tu svini vai tas... Tu zini, ik pa laikam, ar zinām regularitāti, man iekrīt tajās dienās izrādes, kā arī šogad. Tā kā, Kas tev būs pie izrāde? Puika, kas redzēja tumsā. Tā būs tavu jubilejas izrāde. Un atkal tā būs man jubilejas izrāde ar Valteru izrādi. Tā kā jā. Tā man tas šogad ir sakrits. Pat ne speciāli. Es saprotu, ka vienkārši Ilze Dērāda plānojot, saprat, ka viņai kaut kur mājā vēl jāiebāž ir viens puika, un kur tad būtu ārēkupaši. Pēc tam viņa tik saprat, kur gais viņa dzimšanas diena. Nu labi, lai nu būtu tā. Tā kā, droši vien jau kā teātrī, kā lielākoties. Citiem ir tāda depresija pirms pirmizrādēm. Pirms pirmizrādēm. Mums arī ir depresija, bet es ceru, ka Karalis bija nebūs tā reize. Bet pirms dzimšanas dienām tas ir tāds pārdomu laiks. Es atceros tā ļoti konkrēti tikai vienu reizi. 25 gadu jubileja? Nē, tad, kad man palika 30, es ļoti apraudājos. Ļoti. Tiešām, jā? Jā, es braucu uz teātri, es raudāju, vēl kaut kāda tāda dziesma skanēja rādījās, tad vairs neatceros kādu, bet kaut kas man likās, kas vēl kaut kā paspilkina to, ka es veca kļūst. Un tad es tā arī kaut kā atklāti Kroderam teicu, ka es tiešām apraudājos Kroderam. Ka man tie 30 gadi. Un tad tajā reizē man liekas, tas bija uz tās kartiņas rakstīts, ka beidzot tad tevi var runāt kā ar sievieti. Tas nebija tā kā. Jā, tā kā tā. Tas man tā traki kaut kā likās, bet līdz šim neviens cits skaidrs tik ļoti man nav aizķēris. Es nezinu, kā būs turpmāk. Tu bieži arī piedalies, vai tev sanāk piedalīties arī ārpus teātra projektos un interesantos projektos? Un kā tu domā, tas ir, cik tas ir svarīgi, iziet ārpus teātra un pastrādāt citur? Tev patīk tas? Jā. Man liekas, mums visiem, es pat nevaru īsti iedomāties kolēģi, kuram tas nepatiktu, jo viens jau tiešām, ka tu satiec citus kolēģus un ka tiešām gan arī citi režisori, ko tu neesi strādājis vai kaut kas pilnīgi savādāks. Un jā, varbūt tādiem pēdējo gadu spilgtākajiem Dērtīdīlā man bija izrāde par Daigu Dadzīti, par to Paralympisko komiteju. Jā, tas arī bija ļoti interesanti. Es, diemžēl, to neesmu redzējis, bet Mēs maz spēlējām. Tas bija tieši sākās karš, ka mēs to izrādi taisījām, un līdz ar to arī... Bet ziniet, es domāju, tas bija gadījums, ka cilvēku sārprātīgi nobaidīja tēma. Viņiem likās, vajag dieniņās man tur tā šito rādīs, bet patiesībā tas bija stāsts par cilvēku stiprumu. Viņa arī satika pati? Jā. Par cilvēku enerģiju, par to, vienkārši jāsaka, tas kaut kādā ziņā mums iespēja salīdzināties, par ko es kādreiz kreņķējos, vai par ko es raudu, vai man liekas, ka jau viss ir cauri, un ko tad te, un cik briesmīgi, ka man tur tas vai šitas, cik, tās mūsu problēmas lielākai daļai cilvēku vai jauniešu, jo tad tiešām izrādi bija domāt jauniešiem, pret to, ko šis cilvēks ir pārvarējis, un ko vispār, kā savu ikdienu vada, un ko izcīna tādi cilvēki, kas piedalās šajās paralimpiskajās spēlēs, tas ir viņu gribas spēks un neatlaidība, un tomēr tas dzīvot prieks. Jā, ne visi ir varējuši tikt uz tādām sliedēm, bet tie, kas to ir izdarījuši, viņi ir, jā. Vajag interesanti, jā, kā tas tieši ir. Milzīgi cieņas vērti, jā. Jā, tu ienāci teātrī, tu vienmēr esi sēdējis 4. ģērbtuvē? Nē, es pašā sākumā biju augšā. Tā bija tā jauno meiteņu ģērbtuve. Tur, kur, es nezinu, kāds tur numuriņš mums tagad 11. Es tāds numurs nezinu. Es attos 12. Es uzreiz 3. Jā, tu uzreiz 3. Tā skaties jauno meiteņu ģērbtuve. Tur augšā kaut kur, kur vis tālāk, garākais ceļš sāk 3. stāvs, jā. Jā, 3. stāvā, nevis tur paši, tur pa vidu. Puišiem ir tad, jā. Tā, kas tur pa vidu. Tur es biju, bet man bija ļoti interesanta kompānija, starp citu. Es tagad sāku atcerēties. Bija Iveta Brauna
un pie pašām durīm sēdēja Vīzma Klēfa, kura vienmēr grimējās, ka viņai cigarete bija tur vienā pusē, viņa krāsoja acis un tā cigarete ar kūpēju, viņa nevarēja bez pīpēšanas uzgrimēties. Tā kā Vīzma bija, kas vēl tur bija? Tā mēs tur 3 diezgan aktīvi, laikam vēl kāds. Šobrīd neatceros, bet diezgan drīz kaut kādi 2. vai 3. gads teātrī, un patiesībā tad es uz 4. ģērbtuvi nonācu tajā sākumā tā kā Irīnas Tomsonas vietā, un tad tur tā jau pamazām tā gardava palika tukšāk. Baigi interesanti ir tas, ka vai tajā grāmatas prezentācijā, visticamāk, grāmatas prezentācijā par Astrīdu Kairišu, tur bija tāda bilde no jūsu ģērbtuves. Jā. Un es pat vienkārši savilku galvā ārprāts. Man visu laiku 4. ģērbtuve ir asociējusies tieši ar šīm dāmām, tevi tajā skaitā. Tu tur bija, kā teikt, visjaunākā, tāda. Bet tādām grandāmām, es domāju, ir pagājis laiks. Tu esi vēl joprojām tur jaunā dāma, bet tagad viss ir plaukstošais cerīšs. Bet kad ir diezgan krasi nomainījies, bet kā ar to ģērbtuves garu tas palicis tāds pats? Kā vispār jums, kā tu jūties? Kā es jūtos? Zini, patiesībā man bija diezgan skumji, tas bija Covid laikā, jo tad bija skaidrs, ka mūsu tās meitenes, tā man bijusī tā ģērbtuve, ka viņas Tur ir Astrīda, Lāsma, Lolita, Māra Zemdega, Līga Liepiņa. Jā, ka lielākā daļa no viņām tā kā teātrī vairs nebūs, tas tā pamazām kļuva skaidrs, un es biju tā, kur mēs tā kā teicam, meitenes, mums vajag satikties, mēs arī Fazendā pāris tikšanās esam uzrīkojušas un kaut kur vēl satikušās pa starpu, un ir skaidrs, es esmu kaut kā tāds vienojušais posms starp viņām un starp to ģērbtuvi, kas mums ir šobrīd, jo ir ienākusi pilnīgi citas meitenes, un skaidrs, ka tā ģērbtuve, telpa ir tā pati, bet ja tik daudz... Uz Asiņai no Mērija man neviens vairs neaicina. Jā, uz Asiņai no Mērija neviens tev vairs neaicina, tas ir taisnība. Varbūt uz Silmačiem, kā teikt, Mārīt parādīsies, jo viņi to tais brīnišķīgi. Jā, tā bija zinām tāda tradīcija uz svētkiem. Mārītei tas bija ļoti svarīgi, viņai bija savas garšvieliņas. Šīs meitenes ir kārtīgās, bet tādas... Tā kā garderoba pilnīgi, man ir ļoti jauks kolēģis. Es ar viņām kopā ļoti labi jūtos. Es ceru, ka viņas man arī uztver, bet tā liekas. Jā. Tam tā kā apusē kaut kā jābūt. Mēs šādi un tad arī pasēšam un parunājam, lielākoties, protams, par darbu, bet arī par dzīvi, arī par visu kaut ko, par veselību. Un tad Ievai ir kaut kas interesants, ko viņa atkal atradusi kaut kādu grāmatu vai kaut ko. Un tad Elizabetei viņas naivie jautājumi, ko viņa ceļ galdā. Bet kā tā un kā šitā? Un tad viņa grib kaut ko pa vēsturi, lai stāst. Un pa kurā kursā es mācījos? Un ar kur tad tas mācījās kopā? Un tad es jūtos kā teātra vēstures grāmata, kas ļauj ieskatīties savās lapusēs aizgājušajās. Tā, bet, jā, tā kā mēs tur Lāsmu, protams, esam tagad no tās iepriekšējās. Vienkārši tagad garderoba ir cita, bet ļoti laba. Pieskarsimies, kā teikt, personīgajai dzīvei. Vilksim to dzelteno lapu ārā. Pēc esam pārējuši pie dzeltenās lapas. Tā tad klausies, tev ir brīnišķīga meita, un tev ir ļoti garš tēls un brīnišķīgs. Labi, sāksim ar dēlu, un pēc tam aiziesim pie abiem kopā. Viņš tev ir, jau ir kļuvis slavens Kārlis un slavens basketbolists. Un kā tev ir skatīties viņa spēles? Tas, vispār ir ļoti īpatnēja sajūta. Es domāju, ka to te varētu apstiprināt arī Egīls, piemēram, vai Zana Jančevs, ka tad, kad tie bērni pēkšņi paliek slavenāki pa vecākiem, ka nevis tevi vairs pazīst, bet to bērnu pazīst. Tas ir tik interesanti, jo tu jau kā esi pieredzis, ka tā kā kaut kādā ziņā, ka tevi visi sveicina. Ka mani sveicina, bet nevis, ka...
Vai jūs varētu iedot autogrāfu? Jā. Kundzīt paiet malā, es tāpēc autogrāfa. Apmēram tā, tas ir ļoti interesanti patīkami. Zini, es patiesībā ir tā, ka es zinu, ka viņam ir tās kaut kādas varbūt svarīgākās spēles kaut kādā ziņā, vai arī, kad viņam būtu pašam jāvar sevi parādīt, jo sportā jau tas tā nevienmēr ir tik vienkārši. Tur ar gribēšanu vien ir pa maz. Ja? Tas ir tā, kaut kāds zināms arī veiksmes faktors un sakritības, jo tā tomēr ir komandas spēle. Tu neesi tur viens laukumā un tas ir tā. Es salīdzinu, spēles es skatos salīdzinoši mierīgi, bet es, protams, ir reizes, kad es vairāk piedomāju un tur rīkšs, bet man ir mājinieki, kuri nav spējīgi šīs spēles skatīties, vai vismaz ir jānogriež skaņi, jo, lai es nogriežu to skaņu, jo nevar, ir jāiet uz virtuvi projām. Tā kā tas nav, ir kam tas nav izturams, bet es varu skatīties, jā, man kaut kā, es uz to laikam savādāk skatos. Bet kad tu izdomāji viņu pabīdīt uz basketbolu? Jāsaka, tas tiešām vairāk no mana vīra nāca. Sākumā jau viņš man bija līdz pleciem. Bet viņš jau piedzima diezgan liels un tā kā strauji arī auga. Bija skaidrs, ka puika būs pietiekoši garš. Sākuma skolā, kur man abi bērni mācījās, meitai iedeva zīmīti, ka lai viņi nāk uz basketbolu, ko vīrs teica, kāpēc meita, lai puika iet uz basketbolu. Viņam tā kā likās tas sieviešu basketbols tā, bet ka puikam gan jā. Un tad viņš tā kā piezvanīja un sarunāja, ka, bet kur puikas var trenēties? Un tad vīrs arī viņu uz basketbolu patiesībā aizved, jo sākumā viņi man abi divi gāja uz tenisu, pat netālu no mājām tenisu korti, bet tad bija jūtams, ka Kārlim tad tā kā vairāk tāda lēkāšana pa to laukumu, tur noteikti tik ļoti koncentrēties uz to spēli, viņam tur vairāk kaut kā šitā, un tas tā. Bet no kā jums tas garuma gēns ir? Tu arī esi gara, bet to salīdzinām es īsi. Tas jau normāli, ja es būtu garāk pa dēlu, tas jau būtu. Ar Uldāņš kopā nespēlēt mīlēt vārds. Noteikti. Ceru, Ulds to neklausīsies. Reklāmas pauze. Bet laikam jau tomēr no kaut kādiem maniem radiem, jo man māsīts ir gara auguma. Es gan esmu savā ģimenē, man brālis, protams, ir kādus centimetrus garāks, bet kā tas vienmēr parastie puiši izskatās mazliet īsāk, un meitenes izskatās garāks, bet pa māsu arī es esmu maz gabaliņu tomēr garāk. Jā, kaut kur no maniem radiem, no tiem gaismiņiem kaut kāds tāds. Nezinu. Jā. Tagad ir kopīgais jautājums par abiem bērniem. Tev abi divi bērni, viņi ir, respektīvi tas, ko es gribu teikt, ka viņi abi divi ir iegūši izglītības ārzemēs. Un abi divi to ir sasnieguši paši saviem spēkiem, jo, lai arī tu biji Teātra darbinieku savienības vadītāja, es pieļauju, ka ar teātru algu tas uzturēt un finansēt mācības Amerikā un Vācijā, tas nav baigi iespējams, un ka viņi paši ir savu dzīves ceļu tā kaldinājuši, un viņš tādi, respektīvi, gala rezultātā, es gribu pateikt tev komplimentu kā mammai, ka tev ir izdevies viņos ieaudzināt tādu patstāvības gēnu, tādu varēšanas gēnu, kaut ko sasniegt, tiekties pēc saviem mērķiem. Kā? Zini, jā, laikam ir tā, ka ja tas jaunietis, jo jāsaka, pats nevēlās to kaut kādu lietu, vienalga kādu, tad tu neko tur ar varu, tu kā vecāks nevarēsi viņu piespiest, vai spēlēt basketbolu, vai celties no rīta un iet uz treniņiem, vai vienalga, ja mācīties tikai uz ļoti labām atzīmēm. Ja tas pats jaunietis nevar atrast to motivāciju, ir ļoti grūti viņam palīdzēt, un parasti to motivāciju daļēji var palīdzēt iedot vecāki ar kaut kādu informāciju, vienalga vai ar kaut kādu piemēru, bet ļoti daudz, kas atkarīgs no skolas, un jāsaka, šajā gadījumā tiešām lielais paldies tai Vācu ģimnāzijai, kur, jāsaka, izcili skolotāji. Viņi mācēja tiem jauniešiem, arī tiem konkrēti maniem bērniem, piešķilt to dzirkstelīt, lai viņiem gribētos kaut ko sasniegt vairāk, un ja meita jutās novērtēta, un saņēma kaut kādu gandarījumu ar tām savām atzīmēm, ka viņa jūta, ka viņa ir viens no līderiem klasē, atzīmes ziņā, viņai tas bija ļoti svarīgi,
tad puika pamazām sajūta, ka viņam ir panākumi basketbolā. Un ja tu sajūti to kairinājumu, to dovērtējumu, tad tu arī to gribi darīt. Jo tiešām, jo savienot tādu jau ļoti jaudīgu basketbolu vai sportu vispār ar mācībām nav viegli. Reāli viņš jau cēlās pirms stundām, viņš gāja pirms stundām uz vienu treniņu, uz 6 no rīta metienu treniņš, tad nomazgājies, tad tev ir 8 sākās skola, tad pēc skolas tu brauc uz nākošo treniņu, un tad tu brauc vakarā mājās, un tad tu tur mācies kaut kā. Tad, protams, ka dēlam tās atzīmes nebija tik jaudīgas, bet tajā pašā laikā. Bet tā uzņēmība, tu cēlies un taisi brokastis. Šeit, jā. Pēc izrādēm. Tas bija tas atbalsts, ko es varēju. Es tiešām jautāju, vai tev vajag, vai tu ēdīsi kaut ko, vai kas būs, kā mēs to organizēsim. Vienkārši tik daudz, lai nav tā sajūta, ka tu pats tur savā sulā vai iešu vai neiešu, ka tā nav tikai viņa atbildība ka māma arī ir piecēlusies, tad ir jāiet. Bet zini, un tad vienā brīdī arī, kad Kārlim, kad mēs par to runājām, ka ir tāda iespēja, iespējams uz to Ameriku varbūt tikt, jo gan tās mācības Amerikā, tā ir stipendija, ja tevi novērtē kā sportistu, ja tu esi pietiekoši augstā līmenī, ir vairāk sporta veidi, no kuriem šos jauniešus skauti, Amerikas universitāšu skauti izmeklē, un ja tu tiec, tad jau arī to ar savu sportu, ar savu darbošanos ar sportā, visu to mācību maksu sēdz, protams, tev jānoturās mācībās arī līmenī. Un savukārt Vācijā, tu zini, ka valsts augstskolas ir bez maksas. Tā kā tur tev jāapmaksā pašam ir tikai, ir kaut kāda... Būtībā vācu valoda. Tev ir jāzina vācu valoda ļoti, ļoti labā līmenī, jānokārto tas atbilstošais starptautiskais eksāmens, un tad vienkārši par to dzīvošanu, un lai tu pats tur vari uzturēties. Jā, tev kaut kāds darbiņš jāatrod, lai tu vari, kaut ko arī atļauties. Ne tikai tas pāris €100, ko mamma varēja sūtīt. Jā, un tad no dzeltenās lapas vēl ko tādā jautājums par tavu koristas karjeru. Pēdējos dziesmu svētkos tu piedalījies, un tad es parakņājos, un es sapratu, ka tev ar koru dziedāšanu ir ļoti senas attiecības. Ļoti senas. Jā. Tās man ir tādas... Ar mātes pienu, varētu teikt. Jā. Ķīmija tev pagāja garā. Ķīmija no vecākiem paslīdēja tā arī man īsti neskarot, manu smadzeni. Īsti nepieķerot, kā teikt, nenoreaģējot. Pārslīdē pāri. Jā, kaut kā tā. Bet tā kora dziedāšana aizķērās. Jo man vecāki tiešām divi dziedāja koros. Bērnībā līdz ar to mēs uz koru, ar tēvam bija tāds aktīvs kors. Mēs braucām uz koru nometnēm, tikām ņemti līdz, atceros tās nakšņošanas teltīs, jo tās viņiem bija draudzības kors, igauņu sieviešu kors. Tad tas Latvijas vīru kors Ausekls brauc, viņam vienmēr tā vieta bija izmeklēta kaut kur, pie Igaunijas Latvijas robežas. Tad vienu gadu vienā pusē, otru gadu tā kā otrā pusē, Igaunijā, teiksim. Un mamma arī brauca? Mamma, mēs tā kā visām ģimenēm. Ar visām ģimenēm un ar teltīm. Bērns vienkārši pietod līdz Nē, ar visām ģimenēm un ar teltīm. Un tas tā bija, es nezinu, vai gluži 3-diennieks, bet 2-diennieks pilnīgi noteikti. Tas bija tāds ritīgs, jaudīgs pasākums. Tagad arī kaut kas tāds vēl notiek? Es domāju, ka nē. Man šķiet, ka tik ļoti vairs jau, varbūt dejotājiem. Varbūt kādiem. Es zinu, ka koriem, protams, ir kaut kāda tāda sadraudzība ir, bet tad tā sabrauc kopā, padzied tajā dienā, pēcpusdienā padzied kaut kādu koncertiņu, bija šī tāda maza ballīte, kaut kāds galdiņš vakarā, un tad brauc atkal mājās. Tad tā vairāk. Bet tā teltīm, es nezinu, neesmu dzirdējis, tas man netrāpījās. Un man skola bija ar tādu muzikālu novirzienu, tur jau visiem bija jādzied kori jau no pirmām klasītēm, tā kā tas tā aizgāja. Un tava pirmā saskara ar Ameriku arī bija ar koru? Jā. Es tā lasīju, Kalifornijas, ārprāts 89. gadā uz mēnesi, uz Kalifornijas. Tas bija kultūra šoks. Tas bija nenormāls kultūra šoks, jā. Kas, tu atceries kaut ko? Labi, tas, ka visi krāsainās drēbēs un smaidīgi, bet... Arī tās ēkas, vienkārši tā vide riņķī apkārt. Protams, tas, ka dienvidi, tas, ka palmas, silts, saule.
Ja mēs jau tam kino to esam redzējuši daudz ko. Stiklēkas, kaut kādas tādas caurspīdīgas, man bija tāds fotoaparāts Smena, tā kā no tiem padomju gadiem vēl nekā tie zieptrauciņi, tie jau... Bet tas ir filmiņi, ja tāds? Tas ir filmiņi, kurā tev bija pašam jāiet tā filmiņa. Un es tās Smena kaklā, un tad es pirmo filmiņu izfotografēju pa autobusu logu. Mēs tikko izbraucām tās lidostas, tad vairāk bija tāds atspīdums no autobusu stikliem, nekā kaut kas tas, kas aiz loga. Bet no tā pirmā ārprāta, jā. Bet skaidrs, ka to mēnesi bija ļoti interesanti, gan angļu valoda atnāca vaļā, tā... Tiešām jau viens, kas tev skolā mācīts, un te pēkšņi ar to amerikāņu akcentu un pilnīgi citiem vārdiem, un ritīgi sarunu valodu, nevis topiks Ļeņins Londonā, kas man nācās no galvas mācīties, te jau pilnīgi cita vārdu izvēle bija vajadzīga. Ļeņins Londonā. Tā kā te jau, jā. Jā, un pēc tam tas bija 89. kaut kur, vai ne? Tad drīz vien bija tā kā neatkarība atgūta. Tev nebija tāds āķis tā kā atgriezties vēlreiz Amerikā vai tā kā pārcelties dzīvot Amerikā? Zini, kaut kā tur jau tajā laikā tā dzīve, laikam jau visiem jaunībā tā dzīve ir tik strauja un tik krāsaina uz visām pusēm. Man tā liekas, vienkārši man tā bija. Varbūt tas bija tāds traks laiks. Arī dzēn noteikti. Kāda skola, tad bija mīlestība, tad kādas pēkšņi bērni arī. Pagaid, es esmu stāvoklī, tagad galvenā varētu teikt, ka bija strauji. Diezgan strauji. Pirmā mašīna, iespējams, arī pa vidam vēl bija jāizvēlās. Bet zini, ka patiesībā laikam sanāca tā, ka tas āģis bija tas teātris. Un es nezinu, vairākas meitenes no tā mūsu kora, no kora dzinteres, jā, viņas aizbrauca, viņam bija tur labi kontakti palikuši, un viņas aizbrauca uz to Ameriku. Man tā Amerika nekāds tāds baigais sapnis nebija, jo arī toreiz bija jauki, bet tā, ka man tur liktos, ka es tur gribu dzīvot, un nevienu brīdi man tāda sajūta. Nē, tāda man nebija. Ka tev mājas ir šeit? Jā, absolūti. Jā, un tad pēc daudziem gadiem tu nolēmi, kā tu savieno ar kori tagad? Kādā korī tu dziedi? Es nevaru savienot. Es šobrīd nedziedu vairs korī, bet es izturēju 2 dziesmu svētkus vienkārši... Vai vienkārši bija pretīm nākošs kori? Bija pretīm nākoši, un tad, jo skaidrs, ka kora mēģinājumi ir vakaros. Vakaros mums ir izrādes, vai arī vakar mēģinājumi. Ir dažādi. Un līdz ar to, tad es biju tāda viesmāksliniece, kur apmēram apguva repertuāru, bet ne, tad, kad bija tie brīvie posmi, brīvie vakar, tad es protams, centos piestaigāt, Bet kas tev patīk tajā kordziedāšanā tieši? Tā iespēja piedalīties dziesmu svētkos vai vēl kaut kas? Tas bija tāds lielāks mēģis. Patiesībā man tā kordziedāšana, man vienkārši patīk tas skanējums, īpaši, ja tas ir kvalitatīvs. Tāpēc arī tas pēdējais koris, uz kuru mēs ar Ievu Struku kopā aizgājām, bija koris Vīvere, kas ir Tehniskās universitātes koris, kur diriģents ir Gins Cepelnieks, un tas patiesībā ļoti spēcīgs koris. Mēs arī diezgan augstu vietu ieguvām koru karos, tā kā bet ir skaidrs, ka tik augstā līmenī, tik augstu kora līmeni savienot ar darbu teātrī, tomēr nav īsti prātīgi. Un tagad viens tāds provokatorisks jautājums. Ko tu domā par to dziesmu svētku repertuāru? Kāpēc viņš ir tik nenormāli garš? Nē, es domāju, ka man kā skatītājiem, es mīlu dziesmu svētkus, bet man kā skatītājiem ir grūti, bet es iedomājos, tie visi ir cilvēki, kas brīvprātīgi piedalās. Es domāju, kā profesionāli, cik tev būtu jāmaksā, lai tu to slodzi izturētu un par kādu summu tu parakstītos stāvēt tās stundas, izpildīt tik daudz tās dziesmas un būt gatavam uzstāties. Kā tur? Jā, tas ir baigi traki. Patiesībā... Kāpēc? Jā, mums laikam tā kormūzika ir tik bagāta. Jeb arī man grūti spriest, kā viņi nes to repertuāru, vai viņi arī vadoties pēc tā.
lai visi dabūtu diriģēt 2 gabalus, es atvainojos. Man arī tāda aizdoma. Bet es teiktu, ka tomēr tas, ka 2 koncerti, tas ok, vienkārši, lai katrs koncerts nav pats tik garš, jo tiešām tas ir nogurdinoši ne tikai priekš pašiem izpildītājiem, bet arī priekš skatītājiem. Un tad man šķiet, tas vairs nesasniedz to varbūt pamatmērķi, kāpēc dziesmu svētki būtu vajadzīgi. Tomēr būtu jārodās tā kopēji katarsei un jāvar tas visiem kopā kad tu padziedāt. Nevis tā, ka tu jau zinu, ka pirmās 3 stundas es neskatīšos un atnākšu tikai uz pēdējo un dabūšu to katārsīti. Dziesmām, 4. stundā. Nav tik labs vadītājs kā tu, acīm redzam, kā tu biji darbinieks savienībā, kas... Tur vienkārši, tas ir kas arī... Kā, tu esi katra notikuma ir personība, kas to veic. Kas pie kolektīviem lēmumiem, ka vienmēr ir kaut kādi kompromisi, tas ir, kad nav neviena viena cilvēka, kuram uzticētu to lemšanu, tad droši vien viens varētu krasāk kaut ko nogriezt vai izmainīt, bet tiklīdz... Koncerts nedrīkst pārsniegt 3 stundas. Jā, tiklīdz ir kaut kādi jau kolektīvie lēmumi, tā tas vienmēr ir saistīts ar kompromisiem, diemžēl. Jā. Labi, tas jau tā. Mums tur nelaiž pie teikšanas. Bet mēs esam vienojušies. Vienā kopīgā dziesmā. Klau, viens no pēdējiem jautājumiem no dzeltenās lapas. Tu brīnišķīgi cep maizi. Tā ir man tā Covid laika. Tu iesāki. Kaut kā iesāku jā. Tu to dari regulāri? Kā tu to... Man tas ieraugs stāv leduskapī, un tad, kad es atceros, ka tagad atkal sen nav cepta maizīt, tad es izvelku un uzsildu. Viņš tik ilgi var stāvēt, jā? Jā, protams, ka nebūtu labi ilgāk pa mēnesi, tad, protams, tur mazliet tie procesi jau, tas rauks vairs nav tik, bet, viņu jāmēģina kaut kā atdzīvināt un iekustināt, uzsildīt un viegli pasildīt, un tad jau process aiziet. Ko, Daiga, paldies par šo brīnišķīgo sarunu. Bija tiešām interesanti. Un lai tev laba jubileja, lai nākamajos dzīves gados pirmām kārtām veselība, veselība. Pārējo jau tu pats sagādās, piegrābstīs pa maliņu. Lai tev bērniem veselība, ģimenē veselība un kā teikt, miers mājās un pasaulē. Paldies, Līga. Un teātrī. Lai miers mums visiem, arī mūsu klausītājiem, skatītājiem. Jā. Un kāda brīnišķīga loma. Jā, tas vienmēr nodara. Jā. Tev arī. Jā. Paldies, ka klausījāties. Atā. Klausies Nacionālo.